Tā. Ceturtais uzdevums no 12. laboratorijas darba, un viņu mēs šodien pildām ar RICNO un RICU grupām aplausu. Tātad, kas ir šajā uzdevumā neparasti? Tad mums ir investīciju projekts, bet tur ir likmes, kuras mainās katru gadu. Un mums ir jāizdomā paņēmiens, kā mēs varētu aprēķināt šo lietiņu, novērtēt šo projektu. Acīm redzami, mēs nevaram izmantot NPV funkciju, jo NPV ir rate vienskaitlī, tikai vienu likmi var ievadīt, viņš nesapratīs, ja es parādīšu rindiņu ar likmēm, tad man ir jāizdomā savādāks variants. Nu, ja nedara funkcijas, tad laikam ir jāstrādā ar formuliņām, un ja mēs runājam par formuliņām, tad mēs runājam par diskontēšanas formulu, tātad naudas plūsma dalīt ar 1 plus likmi pakāpē N. Bet mums to vajag kaut kādā veidā pielāgot šeit darbībai un tad aprēķināt. Okay. Esam atpakaļ. Un tā RICU grupa ir kaut ko pagudrojusi, mēs uztaisījām periodus, mēs uztaisījām tīro naudas plūsmu, ļoti vienkārši, tad atņemam no peļņas investīcijas. Nu, un tad RICNO grupa jau mums piedāvāja šādu variantu, ka, lai aprēķinātu diskontēto naudas plūsmiņu, it kā ir jāpaņem tīro naudas plūsmu un jāizdala ar atbilstošā gada likmi atbilstošajā pakāpē. Kas ir nepareizi? Tā darīt nevar, jo mēs kāpanam tikai pie nosacījuma, ka likme nemainās iepriekšējos gadus. Bet tā, ka viņa mainās, mēs to nevaram darīt. Tātad, šajā uzdevumā pareizais risinājums priekš 3. gada izskatās šādi 1 plus 1. gads, reiz 1 plus 2. gads, reiz 1 plus 3. gads. Lūk tā. Un tas nozīmē, ka katrā nākamajā gadā ir jāreizina klāt jauna ieko, tad ir jāraksta 7 reizes, 7 gandrīz identiskas formuļas, katru reizi pieliekot jaunu reizinājumu klāt. Tā kā tas izskatās ne īpaši gudri, to darīt tā nevar. Vajag izdomāt kaut ko savādāk. Nu, un tā kā man jau noskaņojums ir mazliet tā pasliktinājies, es nelūkšu RICU un RICNO grupai pašiem izdomāt šo variantu un tagad parādīšu, kā to darīt. Tātad, ko mēs daram? Mēs uzkrāsim šo diskontēšanas likmi. Man katreiz vajag dalīt ar to iekavu reizinājumu. Pie tam katreiz vienkārši mēs piereizinām jaunu iekavu. Tad rakstam šādi. Es to nosaukšu par diskontēšanas likmi. Ja, diskontēšanas likmi. Tātad tas ir tas mūsu dalījums, ko mēs tur darām. Ja? Un kā viņš izskatās? Skaties. 0. gadā mums nekā nav, mēs neko nerakstam. 1. gadā man ir jādala ar vienkārši iekavu 1 plus 1. gada likme. Ja? Tas ir vienkārši, mēs tā arī rakstam. Kas notiek 2. gadā? 2. gadā man jau ir jādala ar 1. gada iekavu reiz 2. gada iekavu. Tātad 1. gada iekava reiz 2. gada iekava. Lūk šādi, un mēs iegūstam jau nākamo reizinājumu, kas ir domāts 2. gadam. Kas notiek ar 3. gadu? Man ir jāreizina 1. un 2. gada iekavas ar 3. gada iekavu. Tātad pēc būtības es pavelku šo formuliņu pa labi. Un ko es iegūstu? Lūk, iepriekšējo 2 iekavu reizinājumu reiz šī gada reizinājumu. Tad šeit man jau ir 3 iekavas savā starpā sareizināts. Un ja es to velku vēl pa labi, katru reizi iegūstu vairāku iekavu reizinājumus. Un šeit pēdējā šunā, 7. gadā, man ir šeit iepriekšējos 6 iekavu reizinājumus, reiz vēl pēdējais 7. gada reizinājums. Lūk, šādā veidā mēs uzkrājam to diskontēšanas likmi. Uzkrājam to diskontēšanas likmi, katru gadu mums tas reizinājums palielinās. Ar vienu formuļu pavalkam ļoti ātri viss ir izdarīts, ja, un tad šeit mums paliek tikai izdalīt tīro naudas plūsmu ar diskontēšanas likmi. Lūk šādi, velkam pa labi,
un iegūstam rezultātus. Pēdējais ir NPV, kur mēs vienkārši sasumējam šīs lietiņas. Lūk, šādi. Nu, un cerams, ka ar kontrolu skaitli tas sakrīt. Jā, sakrīt. Super. Lūk, tas ir tā. Tātad svarīga lieta. Ja nedrīkst neko kāpināt, ja likmes mainās. Ja likmes mainās, mums ir jāpielāgo parasta formuliņa, ko esam lietojuši no pirmā laboratorijas darba, mūsu vajadzībām. Un to mēs darām lūk šādi ar šo papildu aprēķinu, kurš to iekavu reizinām aprēķina atsevišķi. Tātad, otrais variants, kā mēs varam šo pašu uzdevumu aprēķināt, un nelietojot šo papildu aprēķinu, ir atkal atcerēties, ko mēs darījām pirmajā laboratorijas darbā, uzdevumā ar to uzkrājumu pie dažādām likmēm. Mēs izmantojām kādu Excel funkciju, kura reizina. Tagad es pārbaudīšu Ricu grupu, Ricno, vai jūs zinat? Atcerieties to funkciju, ko mēs lietojam tajā uzdevumā. Product. Paldies. Product. Tātad mēs lietojam product funkciju, kuru palīdzību mēs varējām sareizināt savā starpā vairākas iekavas. Ja, un skatieties, kā mēs to lietosim šeit. Te mums ir neliela problēma šajā uzdevumā. Kāda šī problēma ir? Problēma ir tāda, kad mums katru gadu mainās sareizināmo iekavu skaits. Ja tajā uzdevumā, kas mums bija pirmā laboratorijas darbā, bija pateiks, ka ir 5 gadi, ir 5 likmes, un mēs vienkārši reizinājām ar vienu formulu šeit, ir katru gadu dažāds iekavu skaits. Un man ir, piemēram, šajā gadā jāsareizina savā starpā 4 iekavas, šajā gadā tikai 2 iekavas. Tātad, vai nu es atkal rakstīšu 7 identiskas formuļas, vai arī es kaut ko izdomāšu. Tā, ko es te sadarīju? Man te ir problēmas ar tīro naudas plūsmu. Jā. Lūk, tagad tas ir pareizi. Ok, tātad, ko mēs šeit rakstam? Te mēs neko nerakstam, te ir tas pats, bet šeit skatāties, ko mēs daram. Šī lietiņa dalīt ar product. Product 1 plus. Nu, un mēs izvēlamies likmi. Ja, nevis diskontēšanas likmi, bet likmi. Pirmajam gadam tas izskatās šādi. Otrajam gadam ir jābūt šādai formuliņai. Trešajam gadam ir jābūt šādai formuliņai. Nu, un jūs sapratāt ideju. Ja katru nākamo gadu apgabals, kuru ir jāraksta iekšā product funkcijā, palielinās. Kā mēs šo lietiņu varam uztaisīt automātiski, nerakstot 7 atsevišķas formuļas? Lūk šādi. Mēs sākam ar pirmo gadu, bet ierakstam šeit nevis šo šunu, nevis kā vienu šunu, bet kā apgabalu, kura satur tikai vienu šunu. Kā mēs to daram? Liekam kursoru, 2 punkts, un Excels automātiski pievieno mums vēl vienu šunu, un tagad tas izskatās pēc apgabalu. Apgabals, kurš skatās tikai uz vienu šunu. Nākamais. Lai šis apgabals katru reizi palielinās, kad es vilkšu pa labi, es iesaldēju šajā apgabalā tikai sākumu. Nevis visu apgabalu, bet tikai sākumu. Nospiežu Ctrl-Shift-Enter. Lūk, pagaidām tas pats. Ja es velku pa labi, man ir pilnīgi tās pašas vērtības. Ja, pilnīgi tās pašas vērtības. Un ja mēs paskatāmies, piemēram, uz 5. gadu, tad mēs redzam, ka 5. gadā tiek izmantot tiešām 5 likmes no iepriekšējiem gadiem, kā tas mums arī ir vajadzīgs. Ja? Lūk šādi. Tad ar šādu te jautru iesaldēšanu mēs varam neveidot šo papildu aprēķinu un šo aprēķinu ierakstīt product funkcijā. Nu un tālāk mums ir NPV, kuru mēs vienkārši sasumējam. Šādi. Un mums sanāk gala rezultāts. Pilnīgi tāds pats. Neaizmirstam, ka jums ir jālieto round funkcija šajā uzdevumā. Lūk tā.